Labdien! Šajā video par to, kā pievienot platformai Moodle spraudni CAP, kas ir RTU pretplagiāta sistēmas spraudnis. Tātad izlemis jebkuru studiju kursu. Kursam pievienojam aktivitāti, kas saucas uzdevums vai assignment angliskajā versijā. Es piešķiram uzdevumam nosaukumu, ja vajag aprakstu. Un pats galvenais aktivizējam CAP plagiāta pārbaudes spraudi. Ieslēdzam CAP un rekur šeit ir aprakstīts, papildu opcijas ir aprakstītas. Es domāju, ka te es varu nekomentēt un principā viņas nav arī obligātas. Ja ir jautājums, kas ir plug check, tad tā ir vēl viens spraudnis, kas ļauj pārbaudīt, vai divi iesniegti faili ir identiski. Ļoti labi noder tad, kad studenti nodot kaut kādus rasējumus, programmas, kodus un vienkārši failus, kuri brīžiem varbūt arī nav teksta faili. Spiežam Save Changes un principā varam tagad aicināt studentus iesniegt savus darbus. Ja mēs paši gribam pārbaudīt kādu failu, tad mēs spiežam pievienot iesniegumu. Augšu pielādējam failu, kuru gribam pārbaudīt un saglabāt. Un fails tagad ir iesniegts un parādās pretī šim failam tās indikātors teksta sakritība. Šeit pagaidām ir pulkstenis, jo pēc tā pārbaude nenotiek uzreiz momentāli. Aptuveni, cik atceros, ik pēc 10 minūtēm sistēmā ņem jaunus failus un sāk pārbaudīt. Tā kā reāli šeit var atgriezties pēc kaut kādas pusstundiņas, lai redzētu rezultātu. Rezultāts būs šeit pat, tātad uzspiežot uz šī uzraksta teksta sakritībā. Parasti tur ir jau būs vismaz divas atskaites. Viena vispārīga atskaite ar kopējiem procentiem un otra detalizēta, kur konkrēta teksta būs parādīts, kas tieši sakrit un ar kādiem avotiem. Un tas arī viss.